Labdien visiem, kas ir šodien pieslēgušies līdz projekta info dienai. Mans vārds ir Alīna Jansona, pārstāv Pierīgas partnerību. Un šī info diena ir veltīta tieši atbalsta nosacījumiem, lai iesniegtu projektus. Pirmais, ko es vēlos izstāstīt, ir par līderu pieejas īstenošanu un par pamatnosacījumiem. Šāda programma ir atvērta visā Latvijas teritorijā, un lai šo programmu īstenotu, vispirms vietējām rīcības grupām, kas darbojas konkrētajā teritorijā, bija jāizstrādā stratēģija, kurā ir pamatoti, kas konkrētai teritorijai ir nepieciešams. Un tad uz šīs stratēģijas pamata ir piešķirts no kopējās lauksaimniecības politikas finansējums šīs stratēģijas īstenošanai un šīs konkrētās teritorijas attīstībā. Konkrēti Pierīgas partnerības darbības teritorija ir Mārpas un Olainas novada, tad projekta īstenošanas vietai jābūt šajā teritorijā. Ja jums ir ideja un jūs vēlaties šo ideju īstenot citā teritorijā, šeit patās prezentācijā ir pieejamas saites ar citām vietējām rīcības grupas kontaktiem, kuri īsteno līdzīgus projektus un konkursus, bet viņiem var atšķirties gan atbalstāmās darbības, gan summas, tā kā iesaku sazināties ar noteikto biedrību. Šeit ir likumiskais ietvers, uz kā pamata mēs šodien runāsim par līderu programmu. Pirmie tie ir ministra kabineta noteikumi, šeit arī būs saites un prezentācija būs pieejama Pierīgas partnerības mājaslapā. Mūsu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija arī ir pieejama mājaslapā, un konkrēti vienai rīcībai, kur ir atbalsta nosacījumi vienkāršāki, ir izstrādāta atsevišķa metodika. Visa informācija, kas ir saistīta ar projektu kārtām, ir Pierīgas partnerības mājaslapā līderis un atbalsta nosacījumiem. Nu, lūk, tā būtiskākā mūsu informācija par stratēģiju ir tāda, ka mēs vēlamies, lai šī teritorija ir ekonomiski spēcīga teritorija, kurā dzīvo sabiedriski aktīvi iedzīvotāji. Mums ir divi darbības virzieni. Viens ir viedās uzņēmējdarbības attīstība, un otrs ir attīstīt pilsoniskā sabiedrība. Tieši šodien mēs runāsim par viedo uzņēmējdarbību, uz ko ir izsludināta kārta. Šajā gadā tiks plānota arī pilsoniskās sabiedrības projekta iesniegšanas kārta, bet tur notiks atsevišķi informatīvie semināri un sekojot līdz informācijai. Nu, lūk, tad galvenā tēma ir otrā kārta, kas ir atvērta līdz 3. martam, ir iesniegšana un veicināt viedu uzņēmēju darbību. Ir atvērtas divas rīcības atbalsta uzņēmumu biedru risinājumu ieviešanai. Projekta attiecināmās summas ir 100 000, un šeit ir pieejamais finansējums vairāk nekā 300 000. Un rīcība, kas ir jaunajiem uzņēmumiem lauku teritorijās. Tad konkrēti, ko nozīmē? Runāšu par pirmo rīcību, jo tā ir vispārējā informācija, un tad būs atsevišķs slaids, kas ir par 1-2 rīcību. Kas var iesniegt projektus? Projektus var iesniegt fiziska persona, kas vēlās uzsākt projekta īstenošanu. Viņa var būt uz projekta iesniegšanas brīdi kā fiziska persona, vai uzņēmums, kas veic saimniecisko darbību un pēdējā noslēgtajā gadā ir neto apgrozījums nepārsniedz 150 000. Un tā ir tie pamat projekta iesniedzēji, ir iespējams arī koprojekti, kad vairāki uzņēmumi īsteno sadarbības projektus. Nu, lūk, kādas ir atbalstāmās nozares un darbības, tad produktu vai pakalpojumu radīšana un attīstīšana un atpazīstamības veidošana. Tā skaitā arī turisma, lauksaimniecības produktu pārstrāde un mazā mājražošana.
un darbinieku produktivitātes kapacitātes stiprināšanas un produktu realizāciju. Tas tā skaitā, ja jūs arī plānojat tirzniecības vietas, internetu veikalus, un zemāk jūs redzat arī konkrētās nozeres, kas nav atbalstāmas. Konkrēti pierīgas partnerības stratēģijā mērķis ir veicināt viedu uzņēmējdarbību. Un šeit ir konkrēti definīcija, ko mēs redzam, kas ir viedu uzņēmējdarbība. Tie ir digitālie risinājumi, bioekonomikas, sociāli atbildīga uzņēmējdarbība, bet tā skaitā arī uzņēmējdarbība, kas piemēro netradicionālus un radošus risinājumus. Līdz ar to, īstenojot projektu, jums būs arī jāapraksta, ar ko jūsu uzņēmējdarbība ir šī definīcija viena un īpaša. Nu, lūk, pamatlietas, ko tad projektā var iegādāties? Projektā var iegādāties jaunas pamatlīdzekļus, iekārtas un programmatūru. Tā skaitā veikt būvniecības izmaksas un lūk, tad tehnikas iegādi, un tā skaitā var iegādāties vispārējās nozīmes un specializētos transporta līdzekļu iegādes izmaksas, bet, ja tā ir piemērota specifisku darbu pakalpojumu veikšanai, piemēram, ēdināšanas uzņēmums, kur automašīna ir aprīkota ar iekārtām. Lūk, tad ir iespējams arī amfībijas mopēdus motociklus un ūdens motociklus, kas ir tieši vērsts uz to, ka esoši turismu pakalpojumu sniedzēji var īstenot šīs te aktivitātes un ja rada jaunu turismu pakalpojumu. Būtisks virziens, kuru var iekļaut arī sabiedriskās attiecības saistītas izmaksas, kas nepieciešamas produkta atpazīstamības tēlu veidošanai. Piemēram, jūs varat veidot reklāmas kampaņas, piesaistīt reklāmas aģentūras un izveidot atpazīstamības tēlus. Un izmaksās var iekļaut arī patenta maksas un preču zīmes saņemšanas izdevumus, bet nepārsniedzot 10% no tā apmēra, kā arī maksa par darbinieku dalību mācībās, par ko tiek saņemts certifikāts. Un, jā, un arī ir iespējams iekļaut vispārējās izmaksās projektu sagatavošanas un būvniecības dokumentu. Nu, lūk. Tad kādas ir atbalsts šīs programmas ietveros? Tātad pamata atbalsta intensitāte ir 40%. Tas nozīmē, ja jums projekta kopējās attiecināmās izmaksas kopējā summa ir 10 000, tad 4000 jūs saņemat atpakaļ pēc projekta īstenošanas. Bet ir iespējams arī palielināt atbalsta intensitāti līdz 65% sekojošos gadījumos. Ja tiek īstenota publiskās infrastruktūrā, kas ir labi iekārtot iepriekšējā stratēģijas ietveros, saraksts ir pieejams pierīgas partnerības mājaslapā. Ja projektu iesniedz sociālais uzņēmums, kas ir reģistrēts Labklājības ministrijā, un ja projekts tiek īstenots nozarēs, kas ir īpaši svarīgs konkrētajā novadā. Un šeit jūs redzat tās nozares un tos gadījumus, ko ir katrs novads definējis. Mārpas novadā tas ir, ja projekti iesniedz jaunieci līdz 25 gadu vecumam, vai tiek izveidot jauna telpa pasākumu organizēšanai, vai tiek attīstīta turisma un aktīva atpūta. Un nolainē tie ir primārie veselības pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi
un aktīvās atpūtas pakalpojumi, kas veicina veselīgo dzīvesveidu. Nu, lūk, tad tā pamat informācija par projektu īstenošanu. Jūs iesniedzat projektu, kurā jūs aprakstat savu projektu ideju. Tad viena mēneša laikā projekta ideju izvērtē pierīgas partnerība atbilstoši stratēģija, un tad tiek nodots projekts vērtēšanā lauku atbalsta dienestā, kas izvērtē projekta atbilstību ministrijas noteikumiem. Un jūs saņemat lēmumu par projekta apstiprināšanu. Projekta īstenošana, maksimālie termiņi ir 1 gads pamatlīdzekļiem un 2 gadi, ja tā ir paredzēta būvniecība. Tas, ko mēs aicinām un arī dodam papildus punktus, kad projektā tiek plānot atklāšanas pasākumi, tas, kur arī projekta sagatavošanā un aprakstā būtu jāvērš uzmanību, ir par finansējumu piesaisti projekta īstenošanai un kā tiks plānots projektu realizēt. Ir iespēja dalīt pa daļām, ne vairāk kā 5, bet publisko finansējumu konkrēti šeit 1:1 rīcībai jūs saņemsiet tikai tad, kad būs reāli iegādāts iekārtas vai īstenotas darbības, tad tā ir pēcapmaksa. Nu, lūk, un tā būtiskākā lieta, tad, kad ir īstenotas plānotās aktivitātes, ir sākās projekta uzraudzības gads. Un projekta uzraudzība ir 5 gadi, bet, ja attiecināmās izmaksas ir līdz 50 000 eiro, jūs varat samazināt projekta īstenošanas projekta uzraudzības termiņu līdz 3 gadiem. Un tas pamatnosacījums, kas ir, ka šajā te projekta uzraudzības periodā jūs plānojat un īstenojat to saimniecisko darbību, ko jūs esat aprakstījuši. Ja jūs vēlaties uzsākt turisma pakalpojumu sniegšanu, tad projekta uzraudzībā jūs arī sniedzat šos pakalpojumus, tās iekārtas ir izmantotas. Un rādītājs, kas tiek pārbaudīts, ir, jūs paši arī norādat, kuru no šiem te rādītājiem jūs sasniedzat, bet tas 3. gadā, ja projekta uzraudzība ir 5 gadus, tad 3., 4., 5. gadā jūs saglabājat vienu rādītāju. Tas, kurš ir izplatītākais vai pamatrādītājs, ir neto apgrozījuma palielinājums. Tas nozīmē, ka jūs esat guvuši ieņēmumus. Tie ir 20% no projekta attiecināmo izmaksu summas nozarē. Tas nozīmē, ja attiecināmās izmaksas ir bijušas 10 000 eiro, tad 3. gadā pēc īstenošanas jūs no konkrētās nozares, piemēram, turisma, gūstat ieņēmumus 2000 eiro gadā. Un sniegšot atskaites, jūs parādat neto apgrozījumu. Nu, lūk, un ja šie rādītāji netiek sasniegti, tad ir iespēja proporcionāli arī lūgt finansējumu atgriezt, bet katrs gadījums tiek skatīts individuāli. Nu, lūk, un atbalsts konkrēti, kas ir 1-2 rīcībai, atbalsts jaunajiem uzņēmumiem lauku teritorijā. Šī ir jauna iniciatīva, kas iepriekš nav bijusi, ar mērķi veicināt tieši fiziskās personas, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību. Tas, kas šeit ir samazināts administratīvais sloks, saucās vienkāršotās izmaksas, tas ir vienreizējs maksājums. Projektus īstenošanas vieta ir ārpus Mārpas un Olainas pilsētas teritorijas, tātad novada teritorijā. Tas ir pirmais nosacījums. Otrais, projektu iesniedz fiziska persona vai juridiska persona, kuras darbības ilgums nav vairāk par 18 mēnešiem no projekta iesniegšanas brīža. Un šeit līdzīgi jūs uzrakstīsiet projektu, norādīsiet arī naudas plūsmu.
norādīsiet, kāds ir konkrētais jūsu sasniedzamais rādītājs, un tad pēc projekta apstiprināšanas jūs saņemsiet 80% publiskā finansējuma, un atlikušos 20% jūs saņemsiet tad, kad jūs būsiet sasnieguši šo te rādītāju. Nu, lūk, un atšķirības, kas tieši šajā rīcībā ir iespējams iegādāties lietotus pamatlīdzekļus, bet ne vecākiem par 5 gadiem, un mazvērtīgo inventāru. Un šajā konkrētajā rīcībā nav attiecināmas būvniecības izmaksas. Līdz ar to, ja jūs vēlaties veikt būvniecību, tad projektu ir jāiesniedz 1:1 rīcībā. Nu, lūk, šeit ir papildus atbalsta nosacījumi, kas ir jāņem vērā vispārīgi, ka projektā būs sadaļa, kurā jūs būs jāapraksta par projekta īstenošanu, kādu ieguldījumu tiek dos lauku teritorijā, par projektu sagatavošanu un veidlapām un projektu vērtēšanu mēs runāsim atsevišķi nākamajā nedēļā, kas būs 13. februārī, arī šajā laikā 12:00. Un, ja projekta ietvaros tiks iegādāta mobila tehnika, tos var izmantot arī ārpus partnerības teritorijas, bet jums ir jābūt reģistrētiem Olainas un Mārpas novados. Un līdzīgi projekta attiecināmās izmaksās var arī iekļaut dalību izstrādēs, bet jums ir jābūt tad deklarētiem šajā konkrētajā teritorijā. Nu, lūk, tās pamatlietas šeit ir no ministra kabineta noteikumiem, ka jums nav grūtībās nonākuši uzņēmuma pazīmes, tur ir Excel aprēķins, tas jāņem vērā uzņēmumiem, kas ir vecāki par 3 gadiem. Pirms projekta uzsākšanas, kad jūs plānojat iegādāties pamatlīdzekļus, fiziskai personai jākļūst par saimnieciskās darbības veicēju vai jādibina uzņēmums, un uzņēmumā jābūt vismaz 50% kapitāla daļa un parakstiesības. Un jā, tas pamat dokuments, finanšu plāns, tad būs jāpievieno projekta pieteikumā. Viena no sadaļām ir naudas plūsma. Un jūs apliecināsiet un ar aprēķiniem parādīsiet to, ka ieņēmumi ir lielāki nekā izdevumi. Tas ir arī dzīvotspējas apliecinājums. Ja jūs plānojat pārtiku ražot, jums būs jākļūst kā PVD reģistrāva, un ir arī lauksaimniecības produktu saraksts. Būtiskākā lieta, ka šajā programmā nav atbalstāma primārā lauksaimniecības produktu ražošana, tā ir lauksaimniecība, un to administrē lauku atbalsta dienestu. Šeit var nākt uz pārstrādi, iegādāties iekārtus, veidot jaunas pārtikas produktus. Un, ja jūs plānojat veidot jaunu turismu pakalpojumu pēc projekta īstenošanas, jums būs informācija jāiesniedz turismu jomas popularizējušās tīmekļa vietām, piemēram, tā varētu būt Exit Rīga, pašvaldības mājaslapās vai lauku ceļotājā var norādīt, kurā vietā informācija ir pieejama par jūsu turismu pakalpojumu. Un tā būtiskākā lieta, vai mana ideja atbilst, es ceru, ka līdz šīs prezentācijas daļai jūs esat sapratuši. Tad būtiskākā lieta ir tāda, ka tā ir projekta īstenošanas vieta atbilstošā teritorijā. Tās ir ilgtermiņa investīcijas, pamatlīdzekļu būvniecība vai sabiedriskās attiecības un nozare. Tā lieta, kas ir jāņem vērā, tad ar ko sākt?
Pirmais ir tas, ka projekta pieteikuma veidlapas varēs iesniegt tikai Lauku atbalsta dienas elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Elektroniskā pieteikšanās sistēma strādā līdz pusnaktī, bet neiesaku atlikt projektu iesniegšanu pēdējā brīdī, jo sistēma met kļūdas ārā, un jums ir jākļūst par Lauku atbalsta dienestu biedru. Projekta dokumentācija ir jāpievieno tirgus izpēta divi piedāvājumi. Un jāpievieno, ja jūs plānojat pamatlīdzekļu iegādi telpas nomas līgumu, kas ir uz 7 gadiem, vai, ja jūs plānojat būvniecību, tad īpašums arī, vai tas ir jūsu īpašums vai nomā, iesaku būvniecības gadījumos sazināties ar attiecīgo novadu būvvaldi, noskaidrot, vai jūsu teritorijā ir iespējams veikt šādu te saimniecisko darbību. Un arī padomāt par to, kā jūs finansiāli īstenosiet šīs te aktivitātes. Visa informācija ir pieejama arī Pierīgas partnerības mājaslapā. Un jā, tās lietas, kur es gribu šobrīd arī atvērt, par to, ka Pierīgas partnerības mājaslapā ir pieejama pamata informācija, kas jums ir nepieciešama, lai sagatavotu projektu. Tad sadaļā līderis mums ir informācija par līderu pieeju, atbalsta nosacījumi, realizētie projekti. Jūs varēsiet iepazīties ar iepriekšējiem projektiem, kas jau ir īstenoti, ir līderu katalogs, un savā stratēģija ir atbilstoši stratēģija. Tad atbalsta nosacījumi. Šeit ir informācija par ministra kabineta noteikumiem, un šeit ir ar projektu vērtēšanu, vērtēšanas kritērijiem, kāds ir vērtēšanas process, un šeit ir arī pieejams kārtas sludinājums. Atsevišķi vērš uzmanību attīstīt viedā uzņēmēja darbība, uzņēmējdarbības projekti. Šeit ir detalizētāk izstāstīts tas, ko mēs izrunājām prezentācijas laikā, un šeit ir norādīti iesniedzamo dokumentu paraugi un vērš uzmanību, tad ir jāveic cenu aptauja, ja ir paredzēti pamatlīdzekļi būvniecības gadījumā, būs jāiesniedz provizoriskā tāme, bet būvprojektu un iepirkumu jūs varat iesniegt 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas, tāpēc arī īstenošanas termiņš ir 2 gadus. Un, ja iesniedz būs pašnovērtējuma veidlapa, tas ir konkrēti par kritērijiem. Un šeit ir dažādi noderīgie materiāli, šabloni, lai jūs varat video apmācības, prezentācijas, arī šis ieraksts būs pieejams, lai jūs varat paši sagatavot ideju. Tā būtiskākā lieta, ja jūs zinat, ko jūs vēlaties darīt, līderu programma ir, manuprāt, viens no vieglākajiem veidiem, kā piesaistīt finansējumu savas idejas īstenošanai. Tā kā, ja ir kādi jautājumi, droši sazināties ar Pierīgas partnerību, rakstot uz info@Pierīgas partnerība vai zvanot un piesakoties konsultācijām. Tiekamies nākamajā nedēļā par projektu veidlapu.